Šodien rubrika Iepazināšanās ar absolventiem Spāskulu ir ciemus pie Elīnas Eizeres Lukas. Elīna pirms vairākiem gadiem absolvēja Spāskulu un pēc tam aktīvi attīstīja savu jogas studiju. Kad Elīna kļuva par māmu, viņa sāka vadīt jogu arī bērniem, tad arī topošajām māmiņām un māmiņām ar mazuļiem, radot šeit brīnišķīgu un mierīgu un drošu vidi. Kā tu nonāci līdz specializācijai nodarbības māmiņām ar mazuļiem? Patiesībā viss mans laikam jogas ceļš ir sācies ar maniem bērniem. Pateicoties vecākajam dēlam, es sāku vadīt nodarbības bērniem. Un tad, kad pieteicās meitiņa, tad kaut kā dabīgi pēc kaut kāda laika, par cik es esmu pati ļoti aktīvs cilvēks, tad man gribējās kustēties, ātrāk atgriezties pie kustības un sāku vingrot pati ar meitas kompānijām. Un tad pievienojās jau mammas, forši gribam mēs arī un tā tālāk. Un tad izveidojās jau tā ļoti dabīgi izveidojās tās nodarbības. Kaut kādu brīdi arī pasniedzu māmiņu klubā šīs nodarbības un šīs nodarbības vēl joprojām turpinās. Bet Elīna, pastāst lūdzu, kā ir iespējams noturēt bērnu uzmanību tā, lai padarītu šo praksi arī efektīvu mammām? Tas arī parasti ir tas, par ko mammas uztraucās, nākot uz pirmo nodarbību un saka, nē, noteikti jau es tur neko nevarēšu izdarīt, jo mazais prasīs visu laiku uzmanību. Bet patiesībā satraukumam nav pamata, jo nevienu reizi tā nav bijis. Mazie atnākot šeit jau, teiksim, šādā vecumā, kad viņš jau ir aktīvs, mums ir mantu grozs un katram vecumam atbilstošas mantas. Līdz ar to mazais to uzmanību notur ar mantu palīdzību. Un tad, kad viņš jau aug drusciņ lielāks, tad viņš vēlas iepazīt telpu. Un tad jau arī atkal paiet kaut kāds laiciņš, kad mazais iepazīst telpu. Un nākošā stadija jau ir tad, kad viņi iepazīst viens otru. Līdz ar to viņiem patiesībā visu laiku ir ko darīt un mammas mierīgi vingro. Tātad ir mammas, kas man bieži jautā, no kura vecuma es drīkstu nākt. Principā šīs grupas diezgan dabīgi veidojās no jogas grūtniecēm. Tad mammas nāk pie manis vingrot uz šo nodarbību. Un pēc tam parasti es saņemu ziņu no mammas, Elīna, es bez jogas vairs nevaru dzīvot. Es esmu pieradusi kustēties, man gribās to kustību. Un līdz ar to vai es drīkstu jau pievienoties. Un jaunākais vecums, ar kādu šeit mammas nāk, ir 2 mēnešu veci mazulīši. Un šajā vecumā mazulis mierīgi čuč savā autokrēsliņā vai blakus uz sedziņas. Un šis patiesībā ir foršākais tāds brīdis, kad mamma tiešām var 100% veltīt laiku sev šajās nodarbībās, jo nerad tas mazulis visu to stundiņu tur arī noguļ. Un nākamais jautājums, līdz kādam vecumam drīkstu nākt? Atkal jau man ir nākuši arī jau gandrīz 2-gadnieki, bet tad, kad mamma saprot, ka jau ir pārāk kustīgs un aktīvs, tad viņi saka, mēs laikam iesim uz kaut kur tālāk. Līdz ar to, tas atkal jau skatāmies, cik aktīvs tas mazulis ir un cik ilgi mamma var darboties. Kādas ir īpatnības darbā ar grūtniecēm un kam būtu jāpievērš īpaša uzmanība, lai praksa būtu droša un vērtīga? Principā grūtniecība ir tāds ļoti liels pārmaiņu laiks sievietes ķermenī. Līdz ar to principā ir ļoti jāsako līdzi katrai pašsajūtai un ieteicams šīs nodarbības sākt ar ārsta, protams, atļauju. Kad ir droši, ārsts ir devis atļauju kustēties, tad arī mammas parasti nākt uz 2. trimestri. Un tad jau ir jāzina tās īpatnības, kas ir starp 2. trimestri, ko mēs varam darīt, ko mēs varam darīt 3. trimestrī. Līdz ar to, kad puncis aug lielāks, tas svars tomēr palielinās un pieaug, tad arī attiecīgi tās pozas ir jāpielāgo katrai māmiņai. Un principā šajā darbā ir svarīgi tiešām sajust un ieraudzīt katru sievieti, jo mūsu ķermeņi ir ļoti dažādi, mēs visi esam ļoti dažādas, un spēt pasniedzējiem saskatīt, kas tieši šai grūtniecei varbūt ir nepieciešams, kas ir nepieciešams citai. Un nodarbības patiesībā arī ir tādā brīvā gaisotnē, kad es parasti arī meitenēm saku, jūtamies nogurušas, atpūšamies, gribam padzerties, padzeramies, gribam kustēties šodien lēnāk, kustamies lēnāk, ieklausamies savā ķermenī, un tas ir tas būtiskākais patiesībā. Ko tev ir iemācījis darbs ar sievietēm tik jūtīgā dzīves posmā? Tad, vadot šīs nodarbības, es esmu ieraudzījis patiesībā, cik sievietes ir stipras, kāds liels viņām ir gribas spēks un apņēmība. Un tad
patiesībā šī te klientu grupa ir tās, kas visaktīvāk un tā mērķtiecīgāk, disciplinētāk apmeklē nodarbības, jo viņas tā kā tiešām sajūt to periodu, ka viņām ir jārūpējas par sevi un kaut kas jādod arī mazulim. Pati priekš sevis vairāk tādu pacietību, esmu iemācījusies tiešām veltīt uzmanību katram atsevišķam cilvēkam, jo parasti grupu nodarbībās tu tik ļoti nespēji koncentrēties uz katru, bet šeit jā, tiešām tev ir jāierauga katra tā sieviete un katras sievietes īpašās vajadzības tajā brīdī. Elīna, vai var lūdzu parādīt pāris ļoti vienkāršas, bet iedarbīgas vingrinājumus, kas piemērot jaunajām māmiņām? Piemēram, lai atbrīvotu spriedzi mugurā vai vienkārši relaksētos ikdienā? Tātad, jā, tas, ko jaunās māmiņas izjūt, ir patiesībā liels saspringums muguras daļā no aktīvās zīdīšanas. Un tas, ko es iesaku mamām mājās arī praktizēt, ir pāris vingrinājumi mugurai, plecu daļai. Tad viens no tiem novietojam plaukstus uz pleciem un sēžot ar taisnu muguru kārtīgi izapļojam. Tad taisot tādus maksimāli lielus apļus, pilnā amplitūdā uz priekšu un tāpat arī atpakaļ. Un pēc tam mēs pa vienam ejam vienu uz priekšu, otru, tad izkustamies. Un tieši tāpat arī atpakaļ pa vienam. Un viens no maniem mīļākajiem vingrinājumiem, tad sakrustojam plaukstu pirkstus, ieelpā iztaisnota mugura, liekam plaukstus pie krūtīm, izelpā mēs kārtīgi nopaļojam muguru, stiepjam rokas uz priekšu, ieelpā mēs iztaisnojamies uz augšu un izelpā saliecam rokas un vairākas reizes atkārtojam, tad ieelpa pie krūtīm, izelpā nopaļota mugura, ieelpa atkal iztaisnojamies, izstiepjamies, izelpa, saliecam rokas elkoņos. Un tad šo arī mēs varam atkārtot vairākas reizes. Un tad pēdējais vēl pastiept sānus, arī pavisam vienkārši liekot vienu plaukstu blakus, ieelpā, izstiepjamies, noliecoties uz vienu sānu, krūšu daļu griežot uz augšu un kārtīgi stiepjot augšējo roku. Un tad caur centru pārējām uz otru pusi un atkal stiepjam kārtīgi augšējo roku, krūšu daļu virzot uz griestu pusi. Tad arī pāris reizes atkārtojam šo. Tad, ja esi topošā māmiņa, tad neaizmirsti parūpēties par sevi. Ļoti būtiski patiesībā ir palikt aktīvai visu grūtniecības laiku. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmkārt tas nostiprinās tavu ķermeni, sagatavos tevi dzemdību periodam, procesam un palīdzēs arī izstaigāt visu to grūtniecību bez muguras sāpēm. Tāpat mēs iemācīsimies pareizi elpot, kas arī tev noderēs visu grūtniecības laiku un ļoti, ļoti noderēs arī dzemdībās. Spa skola ir patiesi lepna būt daļa no mūsu absolventu ceļa. Redzēt, kā kādreiz klusa interese pārtop par dzīves aicinājumu un zināšanas par rūpēm, ko izjūt citi. Mēs Spa skolu uzskatām, ka katrs ceļš ir unikāls, un mēs ļoti priecājamies, ka mūsu absolventi šo ceļu iet ar atvērtu sirdi un gaismu sevī. Un Spa skolu noteikti iesaka visam grūtniecēm un māmiņām ar maziem bērniem apmeklēt nodarbības miera studijā pie Elīnas ezeras Lukas.